Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Mācība no uzpeldošā cirvja. Šodienas rakstu vieta. Un notika, ka vienam no viņiem, cērtot baļķi, cirvis iekrita ūdenī, un viņš iekliedzās un sauca: Ak, vai mans kungs! Cirvis bija patapināts, bet Dieva vīrs jautāja, kur tas iekrita. Kad viņš tam bija to vietu parādījis, tad Elīse nogrieza kārti un iemeta to tur, un cirvis izpeldēja. Un viņš sacīja: izvelc to sev ārā, un tas izstiep savu roku un tos atvēra. 2. ķēniņu 6. nodaļa, 5. līdz 7. pants. Šodienas pārdomas. Savā dzīvē neesmu redzējis, kā uzpeld cirvis, taču atceros, kad manai sievai bija nepieciešams salabot zobu. Tajā laikā bijām bībeles skolās svešā valstī. Mums nebija tam naudas, un situācija līdzinājās noslīkušā cirvja stāstam. Jutāmies bezpalīdzīgi. Vienā rītā sapratām, ka ir jādodas uz zobārstniecības klīniku, lai gan nebijām pieteikuši vizīti. Mēs pat tajā rītā nelūdzām par to. Abi sajūtām sirdī pamudinājumu un paklausījām. Rezultātā nepazīstams zobārsts ne tikai salaboja zobu, bet arī mums neprasot, atteicās ņemt samaksu. Kad par to stāstījām vietējiem studentiem, viņi nespēja noticēt. Ja gadījumā arī tev vajadzīgs brīnums, esi drošs, ka Dievam jau ir risinājums. Pārtrauc raizēties, bet tā vietā uztici to Dievam. Apņemies ticībā paklausīt viņa norādījumiem un rīkoties, ja pat pirmajā brīdī tas šķiet neloģiski. Zini, ka Jēzus tevi ļoti mīl un ilgojas tevi iepriecināt ar risinājumu, kas tevi pārsteigs. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi, tu esi visvarens Dievs, un tu nekad nemainies. Es uzticu tev savu situāciju un pateicos, ka tu iejaucies ar pārdabisku risinājumu. Es apņemos pilnībā paļauties uz tevi un sekot taviem norādījumiem. Jēzus vārdā. Āmen.